Tātad mēs turam solījumu un pieminam vēlēšanas atkal mūsu raidījumā. Raidījuma sākumā mēs jums stāstījām, sākām raidījumu ar to, ka stāstījām, kur rīt dosies vēlēt Latvijas slavenības. Un domāju, ka šobrīd, piemēram, tādas pazīstamas personas Latvijā kā Kristīna Nevarauska, Mārtiņš Freimanis, Dāvis Sīmanis, gan arī, protams, režisori Arvīds Krievs. Viens no latviešu, manuprāt, slavenākajiem un labākajiem režisoriem rīt droši vien būs spiesti pārtraukt darbu, aizšmaukt no darbu uz kādu brīdi, lai piedalītos vēlēšanās. Pie kāda darba jūs veicāsiet? Mēs ar lielu lepnumu varam paziņot, ka šis darbs ir jauna spēļu filma, kas liecina par to, ka, acīm redzot, ar to kinematogrāfiju mūsu valstī viss iet uz augšu. Pirmajā brīdī varētu domāt, ka mūziķis Mārtiņš Freimans ir pārvācies dzīvot uz laukiem un sacer un mācās jaunu dziesmas tekstu pie dabas krūts. Īstenībā Mārtiņš ir galvenais varonis režisora Arvīda Krieva jaunajā filmā Dancis pa trim. Uzmanību, klusumu visapkārt. Ko tu atkal steigi? Pazūdi! Pazūdi! Mārtiņa Frēmja tēlotais varonis Attis filmā nododas karā kritušā vectēva mirstīgo atlieku meklējumos un atrok mežā apbedīto karavīru kaulus. Pats mūziķis paralēli radošajai darbībai neveltītu brīvos brīžus tik detalizētai savas dzimtas pētniecībai. Laika pamaz tādām nodarbēm, bet es domāju, ja es dzīvotu kaut kur tālu laukos un, kā mans varonis šajā gadījumā, tad es noteikti, ja būtu interesi par to visu, ja es neko nezinātu, tad es varbūt, ka ir meklēts. Ja Holivudā no režisora iecies līdz filmēšanas sākumam paiet kādi 3 gadi, tad pie mums šis laika posms esot 2 reizes ilgāks. Idejas dzimšanas brīdī 1998. gadā Danci pa trim izpildītu pavisam cits aktieru sastāvs. Ja mēs pirms 6 gadiem domājām par citiem aktieriem, tad tie aktieri vien vai nu pārauguši, vai apmiruši, vai vēl kaut kāds nelaimes. Kurš tēlotu Atti Mārtiņa Frēmiņa vietā, režisors neatklāja. No aktieru sastāva laika pārbauda vienīgā ir izturējis Evas lomas atveidotāja Kristīna Nevarauska. Meklējām meiteni, kura ir līdzīga kādai ļoti pazīstamai vecākās paudzes aktrisei, un atradām Kristīni Latvijas Kultūras akadēmijas 1. kursā. Viņa mācījās. Gaidot savu iznācienu, Mārtiņš jau ir pamanījies nosnausties. Ļoti garlaicīgs process, tas nozīmē mēram 3 stundas tur īksti, tiek sagatavot vide, tiek sagatavot aparatūra, tiek sagatavots visi aktieri un tam līdzīgi, un tad pati filmēšanās ilgst 15-20 minūtes. Visas filmēšanas grupas uzmanība tagad tiek koncentrēta epizodes uzņemšanai, kurā Attis, ēdot brokastīs vecmāmiņas ceptās olas, parādīs vectēva fotogrāfiju. Vēl nesit. Jautājums ir tā, kur viņš sēdēs. Viņam ir Freda foto. Viņš prāta, Ome, kas tas ir? Pasakiet, man jāzina, kas ir jādara. Tev atnesīs pandu, tad tu ēdīsi olu. Ja tev neatnesīs pandu, tad tu dzers tēju. Viss. Kamēr Beztabū viesojās filmēšanas laukumā, Mārtiņš Freimanis ceptās olas tā arī nedabūja, bet labu apetīti mūziķi atveidotajiem varonim varēsim novēlēt nākamā gada beigās, kad filma Dancis pa trim iznāks uz ekrāniem. Jana Vītoļa, Andrejs Kangals, Beztabū.